Šodien būs tādi 6 speciālie vingrojumi, kad tu jau esi iesildījies un tu vari likt sev lielāku slodzi, ja? Bet tikai tad, kad tu esi veicis iesildīšanos, ja? Jo mani muskuļi jau ir iesildīti un tāpēc es šos varu veikt. Tātad, redz, es noliku sev apakšā tādu mīkstuņu. Ja tev gadījumā tāda nav, tad droši vari palikt kaut vai spilvenu, ja? Jo runa iet atkal pēc meniska operācijas, ko mēs varam, lai celis, ja gadījumā viņš noiet zemāk, lai viņam nav nekāds diskomforts. Un tad mēs darām tā, ka tu vari arī pieturēties, lai tev ir drošāk. Tu liec šādā te veidā kājas, bet neliec viņas tā kā ļoti taisni, bet tā kā mazliet tālāk, ja? Tā kā, uz sānu, jā. Un tad tu uztaisi pirmo tādu izklupienu, lai tev būtu kāja 90 grādos un galvenais, lai neiet pāri kāju pirkstiem, ja? Un tad arī te paskaties, cik tālu likt to savu to. Un šo vajadzētu veikt pa 10 reizēm ar 3 piegājieniem. Un tā tad tu ieelpa un izelpā, redzi, tā kā saliec tā, lai tev būtu tiešām 90 grādos, tas ir svarīgi. Un atkal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maza pauzīte. Un atkal 10 reizes veiksim ieelpa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ļoti labi. Varam atkal ieturēt pauzīti, pastaigāt. Un atkal kāja priekšā, aizmugurē, kārtīgi iekārtojies un 3. piegājiens. 1, 2, jūti noteikti jau kārtīgi augštilba. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 un 10. Malacis. Un noteikti sēžu arī jūti. Ja gribi, noteikti vari padzerties, uztaisīt pauzīti un to pašu veiksim arī uz otru pusi. Tagad būs kreisā kāja priekšā un labā aizmugurē. Un man tieši labā ir operēta. Un tā tad es par to arī mazliet baidos. Bet viss būs labi. Tā tad iekārtojies tā, lai tiešām tā kājiņa ir aizmugurē mazliet uz sāniem, ja, lai viņi nav viena aiz otras. Ielpa un izelpa. Man vajag mazliet tālāk paiet, ja, lai būtu kāja 90 grādos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
un 10. Ļoti labi, var uztaisīt pauzīti. Izelpo. Ļoti labi. Otrais piegājiens. 1. Redzi, 90 grādos ir, ja? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 un 10. Jau sēža ļoti jūtās. Būs skaisti dibens, skaistas kājas, skaisti muskuļi. Tik daudz labuma no visa šī. Un 3. piegājiens. Atkal iekārtojies tā, lai tev kājiņa būtu mazliet uz sānu. Un ar paskaties tātad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maleči. Oi, kādi maleči. Ļoti labi. Un tagad atcelsim pēdu. Būs tāds vingrinājums. Arī vari turēt ar pieturēšanos, jo šeit atkal ļoti svarīgi visos šajos vingrojumos piefiksēt, lai celis neiet uz iekšu. Jā, un tad es sākšu ar operēto kāju. Tā, kad ir tāds atkal dziļš izklupiens, tev ir slodze. Man tagad slodze visi ir uz kreiso kāju. Šī ir 90 grādos, jā. Un tu vienkārši atcel pirkstu, jā. Atcel, pareizāk sakot, pēdu, lai mēs vingrinam tādu ikru slodzi jūtam, ja? Un šo arī vajadzētu 15 reizes, 3 piegājieni. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 un 15. Pastaigājam, atbrīvojamies. Būs otrais piegājiens. Bet, kā jau teicu, šos vingrojumus, šos 6 tu vari taisīt pēc tam, kad tu esi iesildījis muskuļus. Atkal kārtīgs izklupiens, labā kāja priekšā. Un atkal 1, 2, 3, 4. Neizgāz arī šo te jostas daļu, savāc vēderu. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 un 15. Ja ir kājā trīce, tas ir labi. Tā tad ir slodze muskuļos. Tas viss ir ļoti labi. Un 3. piegājiens uz labās kājas ar pēdas atcelšanu. Iekārtojamies un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 un 15. Maleči. Iestaigājam, atbrīvojam un to pašu tagad atcelsim kreiso kāju. Atkal vari pieturēties, varbūt ar laiku tev jau sanāk
bez pieturēšanās. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 un 15. Pastaigājam, atbrīvojam. Tu vari ieelpot un izelpot, atbrīvoties šādā te veidā. Otrais piegājiens, kreisā kāja priekšā, labā uz aizmuguri, ieelpo un atkal atcel papēdi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Un trešais piegājiens. Māleči ļoti labi. Tik daudz labuma dari savā labā. Mālecis tiešām ļoti labi. Tev ļoti labi sanāk. Un trešais piegājiens, kāja 90 grādi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 un 15. Vari lēnāk, ātrāk, tas tev no sajūtām. Un tagad papēžus pie grīdas. Tu vari vienkārši ar kaut ko un 20 reizes 3 piegājieni būs. Tā kā atpūta, bet tāpat laikā mēs iekustinam limfātisko sistēmu. Ļoti labi šis ir. Vispār viss šis komplekss ir ļoti labs arī vēnu veselībai un asins cirkulācijai. Vārds sakot, protams, ka viss, ko tu dari savā labā, ir ļoti, ļoti labi. Un 15, 16, 17, 18, 19, 20. Izkustinam kājas, atbrīvojam, ceļus, izpurinam, izpurinam, izpurinam. Un atkal 20 reizes. 1, 2. Šito tu pat vari veikt, nezinu, darba pauzē. Jā, šo te, jo te ļoti liels labums ir. Un arī tas, ka tu iekustini limfātisko sistēmu, ik pa reizei, cevišķi, ja tev ir sēdošs darbs, tu šodienā vari pat vairākas reizes veikt. Un 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ļoti labi. Un vēl viena reizīte, viens piegājiens. Un trešais vingrojums būs galā. Vēl vienu reizi. 2, 3, 4, 5. Noteikti jau jūti nogurumu kājā, bet tas nekas. Tāds mums ir mērķis. Stiprināt muskulatūru. 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. Tagad būs tā 4. komplekss, kad tev ir mazliet pirksti uz āru. Un veiksim arī pa 15 pietupieniem 3 reizes. Bet šeit, tad, kad tu pietupies, tev jāskatās, lai ceļi neiet uz iekšu. Ja? Tas ir svarīgi, un kad tu tupies ar taisnu muguru. Ielpa
un izelpā tu tiešām skaties, lai tev ceļi neiet uz iekšu. 2, 3, un skaties, lai arī ceļi neiet pāri pirkstu galiem. 4, 5, 6, tupies zemāk, 7, 90 grādos mēģini, 8, 9, jā, lai ceļi neiet uz iekšu, 10, 11, tu vari kājas rokas šādi turēt, 13, 14 un 15. Malacis, ļoti labi. Būs otrais piegājiens. Atkal pēdas izvērstas, ja? Rokas saliec kā te vērti, ieelpo un 1, 2, 3, 4, seko, lai neiet ceļu uz iekšu, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 un 15. Yes! Vēl pēdējā reize palika. Tu esi malacis, nepadodies, tev sanāk. Vari uztaisīt ūdens pauzi. Man arī gribās padzerties. Noteikti padzeries. Un trešais piegājiens. Tu to vari un tu to dari savas veselības labā. Un tad, ja tu šādi esi kārtīgi pavingrojis, tad tu vari nākamajā dienā uztaisīt pauzi un, piemēram, vienu dienu tu šādi spēka vingrojumus, otrā dienā pabrauc ar velosipēdu, ja, lai muskuļi spēj atjaunoties, bet skaties pēc sajūtām, kā tev ir jāelpa un 1, 2, 3, 4, skaties tos ceļus, jā, 5, 6, mugura taisna, 7, 8, tu vari, malacis, 9, izcili, 10, 11, nehaltūrē, 12, zemāk, 13, vēl 2 reizes tu to vari. Un pēdējo, izcili, super, tu ar sevi lepojies un es ar tevi arī. Tagad būs līdzsvars. Noteikti vari pieturēties, ja tev gribās pie kāda krēsla, un darīsim tā. Es sākšu ar savu operēto kāju un līdzsvaru arī taisi pa 10 reizēm ar 3 piegājieniem. Tātad, man labā kāja ir priekšā, viņa būs mazliet ieliekta, kreisā kāja iet priekšā. Tu vari turēt rokas kopā, tā tev būs vieglāk, ja tu negribi nekur pieturēties. Bet tu vari pieturēties. Princips tāds, tu ieelpo un izelpā. Tu liecies uz priekšu, tā kā šādi te, un šī kāja ir mazliet saliekta, uz kuras ir slodze. Ja? Un šādā te veidā taisi 10 reizes. 3. Ieelpa. 4. Jā, tu pat vari šādi līdz zemē pieskarties. 5. 6.
6. Vari to darīt ļoti lēnām, ja? Galvenais, lai tev celīts ir mazliet saliekts. 7. 8. 9. Un 10. Un tagad darīsim tā, kad atkal 10 uz otru kāju. Ja? Tagad kreisā kāja ir mazliet ieliekta, labā saliekta priekšā, un atkal tu vari pieturēties vai arī mēģināt noturēt līdzsvaru. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Jā, tā kāja, uz kuras tev ir slodzīta, viņa ir mazliet ieliekta. 8. 9. Un 10. Malacis. Tagad to taisam uz labo kāju. Tas būs otrais piegājiens, ja? Un nostabilizējies. Kā jau teicu, tu vari pieturēties ar vienu roku, bet ja vēlies, uzreiz vari taisīt kā es, kad nepieturos. 1. 2. 3. Mums jau šis ir 5. vingrojums, tā kā vēl palika 1. 8. 9. Un 10. Izcili, kreisā kāja, nostabilizējamies. Un 1. Varbūt jau tu vari arī kā es pilnībā uz kājas neturoties nekur. 3. 4. 5. Tu ļoti ar sevi lepojies, malacis. 6. Ideāli. 7. Tev būs brīnišķīga diena. 8. Tavs ķermenis ir laimīgs, ka tu pa viņu šādi rūpējies. 9. Man bišķi nojuka līdzsvars. Un 10. Un tad vēl vienu reizi uz katru kāju. Izcili. Vienkārši izcilties tāds malacis. Labā kāja priekšā, nolīdzsvarojamies. Un, lai tev vieglāk izturēt līdzsvaru, tu vari skatīties vienā punktā. 1. Un arī nav kur steigties, tas ir mans temps. Tev var būt pilnīgi savs temps. Tu vari to darīt daudz, daudz lēnāk. Galvenais, lai tev ir komforts un tu atceries, ka kājai jābūt saliektai. Tai, kurai ir slodze. 5. 6. 7. 8. 9. Un 10. Izcili, malecis. Nu, vēl kreisā kāja palikusi. Stabili, nostabilizējies kāja priekšā. Un
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, neaizmirst elpot, jā, ielpa stāvus un izelpa 10. Oi, kāds tu malicis, paskraidi, atbrīvo kājas, pēdas. Tagad tev vajadzēs krēslu. Vajadzēs krēslu un skaties, cik to augstu vari, jo būs jāsēžās. No sākuma es iesaku palikt tādu, redzi, man sanāk, varētu pat vēl, bet es esmu uztrenēta, man pietiks. Bet tu skaties, tu vari no sākuma sēsties augstāk un ar laiku šo te augstumu mazināt, ka beigās tu jau vari nosēsties, piemēram, šādi te, jā, sanāk, zemāk par šo krēslu. Princips ir tāds, ka tu vienu kāju saliec, turi viņu saliektu, viena kāja ir uz slodzes un arī 10 reizes 3 piegājieni. Tātad es no sākuma saliecu labo kāju, ieņemu tādu pozīciju, lai man būtu ērti pie paša krēsla, kāja saliekta, ieelpoju, un tagad kāja slodze būs uz kreiso kāju, un es mēģinu apsēsties, nenolaižot šo labo kāju pie grīdas. Tātad ieelpa un apsēdies. Neliekot kāju pie grīdas, tev vajag piecelties kājās. Ja, lai ieslēdzās šeit vēders, tāpēc pirms tam mums vajag kārtīgi arī uztrenēt vēdera muskultūru. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 un 10. Ļoti labi. Tagad mainam, lai šī kāja varētu pūsties. Un tagad tas pats būs, tātad man šī ir operētā kāja, nezinu, kā būs šodien. Ja? Arī tātad visa slodze būs uz šo operēto kāju. Ielpa, izelpa, ielpa, 2, 3, 4, iet grūti, vajag rokām palīdzēt, 5, 6, es to varu, 7, malacis, 8, oi, kāds es malacis, 9, oi, tu arī esi malacis, un 10, un vēl jāpieceļas, oi, kāds es malacis, kāds man prieks. Nu ko, otrais piegājiens, tagad svars ir uz kreisās kājas. Mēs to varam. 1, 2, šeit ir vieglāk, jo šī ir veselā kāja. 3, 4, šī arī man ir vesela, bet, tur ir muskuļi vājāki. 5, 6, 7, 8,
9, 10 jāpieceļas. Malacis. Tagad operētā kāja. Es varu. Es ar sevi lepojos, un tu arī ar sevi lepojos. Un saliecam. 1, 2, 3, 4 maleči. 5 maleči. 6 maleči. 7, super. 8, ideāli. 9, oi, kādi mēs maleči. Un 10, super varoņi. Un vēl pa vienai reizītei uz katru kāju. Kādi mēs maleči. Kreisā kāja labā saliekta. Un sākam. 1, 2, 3, 4, ideāli. Jau pusīte. Oi, jau maza astīte palika. 7, 8, 9 un supervaroņu 10. Yes! Palika tikai labā kāja. Kreiso saliecam. Šis ir pēdējais šodien. Tu to vari, saņemies. Un 1. Ideāli jūtu, kā kāja ir kļuvusi stiprāka. 2, 3. Kāda kāja stipra kļuvusi. 4. Oi, kā es ar sevi lepojos. 5. Kāds es malacis. 6. Tu arī esi liels malacis. 7. Ideāli mēs kopā esam tāds labs tandēms. 8. 9. Un uzvaras 10. reize. Yes! Super! Nu ko, tagad tikai mazliet jāizsteipās, jo jāatbrīvo muskuļi. Viņi bija saspringti. Varam pavicināt kāju kārtīgi. Otru kāju pavicinam. Ieelpāt, liecamies, izelpā, noliecamies kārtīgi. Kārtīgi izpurinam, visu sajūtam, kā iestiepjas kāju aizmugure. Visu atbrīvojam, pašūpojamies pa labi, pa kreisi. Ideāli, es ar tevi lepojos. Vingro ar mani kopā ik pārdienas un jutīsi, kā tava veselība uzlabojas, ķermenis kļūst tvirts, skaists un muskuļi attīstās un taukiem tur vairs nebūs vietas. Uz tikšanos jau kādā citā reizē. Jā, un uzraksti, kā tev gāja, kā tev patika. Paldies un sazinies ar mani, ja tev ir kādi jautājumi. Atā!